OptiBet telefutbola virslīgas pusfināla spēle noslēgusies. Otrā pusfināla spēle starp RFS Futsal un FC Nikers. FC Nikers 3-10 piedzīvo zaudējumu mājas spēlē. Varbūt varam sākt ar komentāriem Vitālij vienkārši par maču. Kādas domas pēc 40 minūtēm? Nu, mums bija savi uzdevumi un uz visu vispār sēriju. Ja? Runājot par šo spēli, mums gribējās izmantot to mūsu laukumu, mūsu segumu, drusciņ bremzē. Ja? Un šeit mēs varējām paspēlēt šodien aktīvāk. Presingā, augšā, tur pret pretinieku. Un tas bija ļoti interesanti arī mūsu līdzekļiem paskatījos to aktīvu spēli. Ja? Tas bija uzdevums, un mēs trenējam šodien to presingu un ātro pretuzbrukumu un savas standarta situācijas. Ja? Mēs gatavojam savai sērijai priekšā, ja? Un šodien izdarījām to, ko mums vajadzēja. Ja? Mēs neskatāmies uz rezultātu. Paldies, Vitālij. Vasko, your first comments about the game? Good game. We don't start a good game. First 5 minutes we was not concentrate. Opponent scored 2 goals. But after this we little more controlled game and the results is finally good for us. Give me a lot of information. This place is hot for play and I can see more emotions and controlling emotions of my players and good game. I'm satisfied with the whole atmosphere here and with the result. Just first 5 minutes we don't start a good game. Maybe you can tell us a little bit more about your plan for this semi-final against FC Nikers. We all know that you're one of the contenders to play in the final, to maybe beat Riga Futsal Club. But what is your plan for this semi-final? What are your main goals? What do you want to achieve with your team? For me, the most important is because we have new team from January and not so long time working with a lot of new players. So for me, the most important is to take information from players and in different atmosphere and different kind of the games. When opponents press ball, when opponent is down, when we are behind with results, when we are forward. So all situations is very important because I believe that in final mentality will have a lot of will be very important. So for me the most important is every game to get information and about result to how I can combine players in the final if we win one more game. Okay, thank you, coach. Vitālij, salīdzinot ar iepriekšējo spēli, rezultāts gan tāds pats, tikai pa 1 golu vairāk mums, pa 1 golu vairāk viņiem. Kaut gan spēles ritējums un scenārijs, manuprāt, pilnīgi savādāks. Kas tas bija pa faktoru? Kādēļ tik ļoti savādāk, tik daudz emocijas? Vadībā bijām pat 2-0. Kas bija savādāk šajā mačā? Vēlreiz atkārtošu, mums katrā spēlē ir dažādi zadači. Uzdevumi, jā. Uzdevumi dažādi. Un pirmā spēlē mēs spēlējam vairāk patrenējam to aizsardzību savu laukuma pusē. Jā. Mēs gatavojamies citai sērijai. Jā. Šodien mums bija iespēja patrenēt to presingu. Jā. Nu, tāpēc tāda atšķirība. Jā. Pirmā spēle vienu trenējam, otrā spēle citu. Jā. Trešā mēs patrenēsim citu komponentu. Rihardam otrā sarkanā kartīte sezonā. Varbūt gribu jautāt tā, vai tas bija vajadzīgs šajā sērijā? Nu, labi, ka tagad šitā sērijā, ja? Ne pirmā spēlē, nākamajā sērijā. Ja? Tur vēl paskatīties vajag to momentu. Es līdz galam nesapratu, kas tur sanāca, kas tur bija. Ja? Labi, ka tagad tas bija. Skaidrs. Okay, vēl viens moments. Drusciņ mums trūka šodien, šitā spēlē, agresīvā spēlē, mums trūka to Monseviču šodien, jā, viņš darbā nevarēja būt.
Jansons mums ar traumu, ja, ar ceļgalu. Nu, viņš tā saprata, ka jau šo sezonu pamēģina. Nu, tur 2 nedēļas kā minimum vēl pauzīt. Tāpēc šitie agresīvi spēlētāji, viņi varēja šodien vēl varēja palīdzēt šitā spēlē konkrētā un būtu varbūt un cits rezultāts varētu. Nu, tā vispār pa lieliem mēs uz rezultātu neakcentējam. Ja. Mēs sapratam, ar ko mums spēlē. Ja. Ar kādu līmeņu komandu, kura trenējas, kura vairāk un kura profesionāli spēlētāji un cita līmeņa spēlētāji. To mēs visu adekvāti saprotam. Un daram savu darbu. Gatavojamies nākamajai spēlē. Yeah, labi. Paldies, Itālija. Vasko, your player Miks Babris said in an interview that the practices are sometimes harder than the games. I just want to ask you, how do you motivate your players to play against maybe Salaspils Football Academy or FK Madona, which are lower tier opponents? How do you motivate your players? It's not always easy, but today's game was not this kind of games. I like these games, and I also need to give compliment to Nickers because I see progress from last season. And they press more ball. I like this more. It's much better for spectators and to see. So some teams are play one style. I like more style where is game intensity and opponents all time press ball because challenge players, and in these conditions players grow. I try motivate always every game, but sometimes it's not easy because if players see that after 5 minutes they dominate of the game, and it's very difficult to motivate, but I try my best. Vitālija, pirms spēles studijā ar Artūru Liepiņu runāju, gan jau arī atceries, pagājušajā gada 26. martā mums noslēdzās sezona ar Latvijas kausa pusfināla spēli pret tieši RFS futzalu. Tagad priekšā vēl viena pusfināla spēle, 2 Latvijas kausa spēles, varbūt 2 vēl varbūt bronzas sērijas spēles. Kā tu redzi, pietiks spēlētājiem spēku un psiholoģiskās noturības aizdīt vēl? Nu, gribētu teikt, pietiekami daudz spēles. Daudz. Nekās trenējamies, mums ir jau cilvēks, mums strādā ar fizisko mūsu momentu, ja. Nu, domāju, ka mēs ar to komandu, kuru spēlēsim nākamajā sērijā, es domāju, ka mums līdzīgs tās moments, jā, viņi spēlē Rīgas komandu, mēs ar Rīgas komandu spēles. Jā, mums plus būs vēl 2 spēles kausā, tas nekas, ļoti labi praktika. 3. spēle arī būs praktika, vairāk dot spēlētājiem, kuri mazāk spēlē, un dosim atpūsties tiem, kā mums ir pamatsastāvā, pateiksim tā, 3. spēle, ja. Runājot par to. Labi, paldies. Thank you so much, Vasko, un veiksmi, good luck in the semi-finals and one of us in the finals. Yes. Yeah, thank you.